organizatori, cienījamie kolēģi, kas piedalās. Es patiesībā jūtos ļoti pagodināta, ka pacienti ir atcerējušies mūs un pāricinājuši runāt par šo problēmu. Un domāju, ka varētu tiešām teikt, ka es varētu par šo problēmu runāt daudz, jo mums nodaļā aptuveni 40% pacienti ir kolorektālā vēža pacienti un visu savu darbu mūžu esmu saistīti ar šo problēmu. Un problēma tiešām ir ļoti liela un viņa prasītos pēc risinājuma, tā mēs varētu teikt. Tāda diezgan standartizēta dati, kas ir par Eiropu no Eiropas onkoloģu ķīmijterapeitu mājaslapas. Mēs esam Eiropas Savienības valsts un sakarā ar to Eiropas onkoloģu ķīmijterapeitu biedrība mums ir tāda, varētu teikt, tā mūsu jumta organizācija un tā, ko mēs visvairāk uzklausām. Dati zināmā mērā ir līdzīgi, kā tālāk redzēsiet Latvijā, aptuveni 12,9% no visiem audzējiem vispār ir kolorektālais vēzis, un tas ir ļoti liels procents, kas atspoguļo šīs dienas konferences nozīmību, jo tā ir ļoti liela pacientu daļa. Un arī Eiropā 25% no jaunu diagnosticētiem pacientiem uz diagnozes brīdi ir 4. stadijas pacienti. Tas ir ļoti svarīgs skaitlis, jo tas norāda uz veselības aprūpes nepieciešamību fokusēties uz šiem pacientiem, un tas, diemžēl, norāda arī uz to, ka valstī ir jāizdala pietiekoši lielu līdzekļu šādu pacientu aprūpē, lai viņi varētu kvalitatīvi dzīvot, un viņi arī var dzīvot ilgi un kvalitatīvi, ja viņus adekvāti ārstē. Tā ir Latvijas oficiālā statistika, kuru zināmā mērā gribētu drusku komentēt. Es ceru, ka tā tas nav, bet tā ir valsts statistikas pārvaldes dotie dati par pagājušo gadu, kuri tiek iegūti acīm redzot aizpildot formas, un es ļoti ceru, ka tās formas vienkārši ir nepareizi aizpildītas. Un kā jūs redzat, ja tas pareizi skaits ar diagnozēm varētu būt pareizi, skaitās, kad ir kopā 1200 kolorektālā vēža pacientu, kas ir jauni diagnosticēti, bet skaitlis, ko jūs redzat, šeit ir patiesībā graujošs, ka ir morfoloģiski apstiprināti tikai 85,9%. Morfoloģiskais apstiprinājums nemediķiem primitivizējot ir tas, ka jūs apskatāties mikroskopā šūnas un esat pārliecināts, ka tā slimība ir tāda, kā ir rakstīts uz papīra. Ja jūs neesat apskatījies šīs šūnas, jūs nevarat garantēt, ka tā slimība ir tāda, kāda viņa ir. Un tāpēc, kā es teicu sākumā, es ļoti ceru, ka šis skaitlis nav pareizs. Ja viņš ir pareizs, tad viņš ievērojami izmaina visus citus datus un rada šaubas par teiksim, adekvātiem datiem par dzīvīldzi un par mirstības procentu, jo tātad 16% mēs nemaz nevaram zināt, vai vispār ir kolorektālais vēzis. Varbūt es šo slaidu uzliku ne jau, lai kādu biedētu vai šausminātos par Latvijas līmeni vai statistiku, bet tādā ziņā, ka es gribu uzsvērt, ka jebkuras ierēdniecības struktūras mīl manipulēt ar statistiskiem datiem, ja viņiem ir izdevīgi. Un tā kā mums ir 16% nezināmu pacientu, vai viņi vispār ir vēža pacienti, tad sadalot pa stadijām, kas man arī ļoti pārsteidza, padomu laikā bija tāda ailīta nezināma stadija, kas būtu vismaz korektāk. Ja? Bet pašlaik tādas ailītes nav, visi pacienti ir sadalīti no 1. līdz 4. stadijai, bet ja mums ir 16% nezināms vai vispār kolorektālais vēzis, rodas jautājums, kā viņam ir uzstādīta stadija. Tā kā viss šis mans garais stāsts bija zināmā mērā veltīts tam, kad nevelti ir teiciens, ka ir meli, ir lieli meli un ir statistika. Statistika ir brīnišķīga lieta, bet ja kādreiz kāds jums pamato, ka Latvijā nevajag ārstēt kolorektālo vēzi ar pareizām zālēm, tāpēc, ka, ziniet, viņiem tāpat ir ļoti slikti rezultāti, ja? Tad tie rezultāti nav īsti analizējami pēc šīs esošās statistikas. Bet nu tā vai šā, kā jūs redzat, tātad Latvijā pēc šīs mūsu mistiskās statistikas it kā ir mazāks procents, kas ir tātad 4. stadija, nu, aptuveni 26, arī tas pats aptuveni, ja. Kopējais vēžu skaits it kā ir mazāks 11,04 no visiem citiem vēžu pacientiem, bet kas ir ļoti svarīgi šīs dienas
gaisotnē, kad vismaz pēc oficiālās statistikas no valsts skrīninga no jaunu diagnosticētajiem pacientiem ir iegūti 76 pacienti. Tas pirmkārt atspēko, es domāju, to teicienu, ka skrīningam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Tas nekādā mērā nemazina pareizi skrīninga nepieciešamību un varbūt pārstrādāt kritērijus un tam līdzīgi, bet ilgtermiņa attīstībā atteikties no skrīninga, tāpēc, ka kādam liekas, ka viņš ir maz efektīvs, patiesībā šie varētu būt tie meli, kas mums ir izdevīgi. Ja, ja pagājušā gadā 6,3% pacienti tika atklāti skrīninga rezultātā, tas ir ļoti labs rādītājs, es domāju, iniciālam skrīningam, kurš ir ļoti maz izskanējis, kurš ir salīdzinoši maz reklamēts un daudz, lai piedod pat varbūt ģimenes ārsti, nezinu, ka var sūtīt vai negrib sūtīt, procents ir ļoti cienījams. Tāda ir šī mūsu oficiālā statistika. Ja mēs runājam par kolorektālā vēža diagnostiku, it kā katram cilvēkam būtu skaidrs, ka pats galvenais būtu laicīgi, bez lielas aizķeršanās, diagnosticēt šo slimību, lai var sastādīt ārstēšanas plānu. Latvijā diagnoze bieži ir novēlota, 26% 4. stadijas pacientu, pie kam tās stadijas, kā mēs arī klīnikā redzam, ir tur tā ļoti diskutabli vienmēr, vai tā 2. stadija arī nav 4. ja viņi izmeklē kārtīgi. Un tāpēc es gribēju uzsvērt, ka viss tas ir relatīvi vienkārši, relatīvi, protams, bet sakārtojami, jo kolorektālam vēzim ir absolūti obligāta endoskopiskā atrade, absolūti obligāti, jo mēdz būt audzēji vairākās vietās, simultāni 2 vai 3, un absolūti obligāti 21. gadsimtā diskutēt par kolorektālo vēzi bez apstiprinājumu, tas patiesībā ir diezgan briesmīgi. Un ko es arī gribētu uzsvērt, ka tomēr izejas datiem uz šīs stadijas novērtēšanu un terapijas plāna sastādīšana būtu jābūt. Un par to es varbūt pieminēšu te pie tālākām kļūdām, ka ja pacientam nav adekvāti uzstādīta stadija, jūs nevarat izvērtēt viņa ārstēšanas plānu. Oficiālie ielaistības iemesli statistiskas pārvalde pašlaik vairs nedod, viņi man nebija pieejami, tāpēc ielaistības iemeslus es varētu teikt, es liku kā no dzīves, kā mēs redzam nodaļā. Zinām daļa pacientu tiešām, es atvainojos, gribēju nospiest rādītāju, nospiedu. Tātad zinām daļa pacientu tiešām es gribētu teikt, ka ir nevis kaut kāda nezināšana, bet zināmā mērā varbūt neadekvāta attieksme tiešām. Ja visās valstīs, kurās krīt ekonomiskais stāvoklis un ir izaugsme tikai ministru kabinetu papīros, un reāli mēs redzam, pacienti tiešām ir ar smagām sociālām problēmām, un attiecīgi viņi mēģina nepievērst uzmanību dažādām sūdzībām. Varbūt tas pat būtu tāds ļoti svarīgs iemesls atgādināt visiem cilvēkiem, viņu radiem un tālāk, kad jebkurai sūdzībai, kas ir ilgāk par nedēļu un kas ir pārliecinoša sūdzība, ir vēlams iemeslu atrast, jo pēc tam, ja jūs viņu atradīsiet pēc gada, tas iemesls nebūs pazudis, viņš tikai jūs būs radījis lielākas problēmas. Protams, ir gadījumi ar slēptu slimības gaitu, bet joprojām ir gadījumi ar neadekvātu izmeklēšanu un kļūdainu pacientu stāvokļu interpretāciju, un tas ir tā kā atbilde varbūt drusciņi arī Nacionāla veselības dienestam par šiem līdzekļiem, kur it kā nav. Ja ir līgumi ar tik ārkārtīgi daudzām iestādēm un neviens šīs iestādes nekontrolē, tad, kā mēs visi zinām, universitātes klīnikās ir pacienti, kuri ir ļoti daudz izmeklēti ar liekiem izmeklējumiem, bet diagnoze vienalga ir parādījusies tikai pēc gada. Kā jebkurā lietā uz diagnostika ir komplekss process, kurš ir saistīts ar pašu pacientu izpratni, ar ārstu kvalifikāciju, bet neapšaubām uz diagnostika liela iespaidu atstāja veselības organizācijas sistēmu konkrētajā valstī. Uz Latviju tas noteikti attiecas, ir kvotu sistēma. Kvotu sistēmas ietvaros
ir noteikti skaits, cik drīkst iestāde pieņemt ambulatoru, cik drīkst ārstēt stacionārā, un ja pacients ir virs kvotas, tad viņu vienkārši nevar pieņemt. Ja pacients var samaksāt maksas pieņemšanu, tad viņš to dara, ja viņš nevar, tad ir viens no ielaistības iemesliem. Pārējot pie šī skrīninga, es domāju, ka ir pat neatkarīgi no skrīninga kvalitātes, ja viņu valsts apmaksā. Es domāju, ka ir zema pacienta informētība par skrīninga iespējām. Manuprāt, viskaļākā informētība bija tikai tad, kad 2 vai 3 gadus atpakaļ bija šī akcija mums, kur mēs tā kā apspriedām iespēju veikt skrīningu, un mēdī kaut nedaudz to atspoguļoja pēc šīs akcijas. Man liekas, neviens par to gandrīz nav runājis. Un ļoti sāpīgs jautājums, principā Latvijā adekvāts kvalitātes kontrols nepastāv pat vecie padomu laika ielaistības protokoli, un attiecīgi jebkurā rajonā, jebkurā ārstniecības iestādē var veikt dažādas izmeklējumus, nespējot formulēt viņu lietderību vai mērķi. Diemžēl var operēt arī dažādās iestādēs, un atkarībā no tā arī izriet, es domāju, šie pacienti bez morfoloģiskā apstiprinājuma un ar neskaidrām diagnozēm. Tā kā es domāju, ka, protams, mums ir diezgan daudz, ko mēs varētu uzlabot iekšēji, pat bez līdzekļu palielinājuma. Bet tagad mēs nonākam līdz terapijai, tā ir tāda ļoti sāpīga tēma, jo terapiju bez nopietniem līdzekļu palielinājumiem, lai nu kā neteiktu ierēdniecību, jūs nevarat uzlabot terapijas līmeni, nepalielinot finansējumu. Un onkoloģiskie pacienti, es domāju, visi saprot, attieksme, protams, ir varena lieta, bet audzēju ārstēt tikai ar laipnu attieksmi ir diezgan grūti, ja, un bieži ministrija saka, jūs tur esošā finansējuma ietvaros vajag vienkārši labi ar pacientiem draudzēties. Nu, es nezinu, tepat ir manas nodaļas pacients, es domāju, ka mēs ar pacientiem diezgan labi draudzējamies, bet, ja nav adekvāti medikamenti, no draudzēšanās ir psiholoģisks komforts, bet nav reālie terapijas rezultāti. Tātad kolorektāla vēža ārstēšanas pamata metodas ir tās pašas 3, kas ir gandrīz visiem audzējiem. Tā saucamie lielie vaļi, ķirurģiska terapija, ķīmijterapija, staru terapija. Un apakšā šis ar izsaukumu zīmi uzliktais multidisciplinārās komandas darbs ir reāla nepieciešamība, jo pacients būtu jāapspriež pirms terapijas sākšanas un būtu jāzina viņa terapijas plāns. Ja pacients ārstēs dažādos mazos ārstniecības kaut kādos sijā, kuriem ir līgums ar NVD, tad zināmā mērā onkoloģijā varētu teikt, ka tā ir izmesta nauda, jo tur, kur ir tikai viens ķirurgs vai kaut kāds izolēts proktologs, viņš noteikti nevar sastādīt adekvātu visas terapijas plānu kolorektālā vēža pacientam. Un tātad šeit arī ir tās kopējās problēmas saistībā ar terapiju, ka uz specializētu iestāžu konsultācijām ir kvotas un rindas, tādēļ pacienti ārstēs tur, kur tas viņiem ir pieejams vai kur viņi ir nokļuvuši, ir reāla rinda uz ārstēšanu, un viņi, protams, ietekmē stadijas un ietekmē pacientu tālākās prognozes. Ir nevis medikamenti nepieejamība, bet adekvāta 21. gadsimta terapijas nodrošinājuma nepieejamība. Un par rehabilitācijas varbūt nerunāšu, jo tā nav it kā mans lauciņš. Mēs mēģinām kaut kur nosūtīt pacientus, bet kā visas laikam pacientu organizācijas zina, tā īsti, kur nosūtīt onkoloģisku pacientu, nemaz nav. Tāpēc mēs liekam ļoti lielas cerības uz jūsu organizāciju, jo, teiksim, tā alegorijās, kā, teiksim, dzīvības koks ir uzņēmies zināmu tādu kurāciju par krūtsvēža pacientiem un, teiksim, tiešām rīko šīs nometnes un kaut kādu izglītojošo darbu. Es domāju, ka būsim reālisti, ja to neuzņemsies sabiedriska organizācija, neviens šos pacientus kopā nesauks. Neviens viņiem dzīves prieku neradīs. Kā jūs zināt, psihologu un psihoterapeitu pakalpojumu arī ir maksas, valsts viņus neatmaksā. Tā kā es tiešām ļoti priecājos par to, ka mums ir organizācija, kas varētu uzņemties daļu no savu biedru, tātad palīdzēšanu saviem biedriem. Ja mēs pārējām jau pie medikamentozās terapijas, 21. gadsimta Eiropā
kurā tiek augstu novērtēta, teiksim, cilvēku dzīves kvalitāte un cilvēku vērtība, ir liels jauno medikamentu klāsts, un nevis tāpēc, ka ārsti ir ļaunprātīgi un viņiem patīk jaunas zāles, bet tādēļ, ka ir atklāti daudzi jauni mehānismi, viņi ir pētīti un ir jau pierādīts viņu izmantošanas liederība, ir atklāti jauni prognostiski dažādi faktori un marķieri, lai varētu pareizi selektēt terapiju, tiek izmantot ģenētiskie izmeklējumi klīnikā, ko Latvijā, diemžēl, arī valsts neapmaksā, un 21. gadsimta Eiropā tiek pacienta terapija individualizēta konkrētam pacientam, izejot no viņa šiem jaunajiem visiem faktoriem, lai pacients saņem minimāli toksisku, bet maksimāli efektīvu terapiju. Un, kā piemēru, es neiešu cauri visam, bet tas ir, lai saprastu to būtību, Eiropas onkologu ķīmiju terapeitu vadlīnijās ir atsevišķa sadaļa, kurā tiek uzskaitīti faktori, kas ietekmē, kā jūs redzat, pirmās līnijas terapijas izvēli. Un tas, kas neskar mūsu šodienas sarunu tiešā veidā, tas ir tas, kas ir jāizvērtē ārstam, tātad ar audzēju bioloģiju saistītie faktori, ar pacientu saistītie faktori, bet kā jūs redzat, Eiropas onkologu ķīmiju terapeitu asociācija saprot situāciju Eiropas valstīs, un kā jūs redzat, ietekmē ķīmiju preparāta efektivitātes profils, bet, diemžēl, pirmās terapijas izvēle ietekmē šie faktori, kas ir saistīti ar valsts ekonomiku. Ja? Tas ir medikamentu pieejamība atkarībā no reģiona, tā ir kompensējamo medikamentu sistēma, un tie ir ekonomiskie faktori, kā katra valsts skatās uz savu iedzīvotāju ārstēšanu, un vai viņi uzskata par liederīgu novērtēt katru konkrētu pacientu un viņam pielāgot labāko terapiju. Un tātad Latvijā ir divas iespējas ārstēties stacionārā, tad pacients saņem medikamentu slimnīcas iepirkumu ietvaros, kas patiesībā zināmā mērā nav īsti normāli, jo tas ir atkarīgs no slimnīcu administrācijas iespējām, no kopējā, jo tā nauda nav iezīmēta, un viņa nav atkarīga no pacientu skaita tiešā veidā. Un tad ir otra daļa, kas ir atbilstoši kompensējamo zāļu sarakstam. Kompensējamo zāļu saraksts ir pieejams publiskā telpā, tādēļ mēs vienmēr pacientiem uzsveram, ka viņiem, diemžēl, mūsu valstī ir ļoti svarīgi sekot dažādiem administratīviem resursiem, lai viņiem nebūtu pārsteigums vai doma, ka ārsti ir ļoti liels ļaunprāts, kurš viņu ārstē neatbilstoši, jo, lūk, ir terapijas schēmas, kas ir ļoti efektīvas, bet kompensācijas sistēma ir tāda, kāda viņi ir, un neviens jauns medikaments onkoloģijā kopš 2010. gada, tas ir solīdos audzējos, hematoloģijā ir iekļauts, bet onkoloģijā, izņemot pretpieņemšanas medikamentu 11. gadā, nav iekļauts. Tātad, un lai mēs tā kā saprastu, ka mēs nevis mīlam kritizēt, mēs arī nekritizējam, mēs aicinām uz sadarbību administratīvās iestādes. Tātad Latvijas valsts, kā jūs redzat, mēs šeit nelikām skaitļus par Itāliju, Franciju vai labi attīstītām valstīm. Šeit ir valstis, kas mēs visas it kā sākām vienādās līdzīgās starta pozīcijās, Igaunija, Lietuva, Latvija, un kā jūs redzat, Latvija, protams, atkal izceļas, ja? Tas ir eiro uz iedzīvotāju kompensācijas sistēmai kopējais eiro, tas nav onkoloģijai, tas ir vispār visai kompensācijas sistēmai. Un, lai ko teikt administratori, diemžēl, ja mēs slimnīcās neesam Jēzus, un mēs nevaram ar 1-2 izārstēt visus pacientus. Ja nepaceļ naudas summu, kas ir veltīta kompensācijas medikamentiem, brīnums nevar notikt. Iekšējās sistēmas ietvaros nav iespējams šādu mazu naudiņu, kā jūs redzat, ja salīdzinājumā ar Igauniju, tā naudiņa ir ļoti nožēlojama. Nevar notikt brīnums, un mēs nevaram šos pacientus ārstēt atbilstoši Eiropas valstīm ar šādiem līdzekļiem. Šie slaidi ir no Nacionālā veselības dienesta mājaslapas. Tas nav mans izgudrojums, atsauce ir apakšā, un viņi arī ir publiski pieejami. Un tātad, kā jūs redzat zāļu tirgu,
Mēs, protams, varam teikt, ka pacienti daudz tur pērk paši liekas zāles un tam līdzīgi, bet tās, kā jūs redzat, tā proporcija ir patiesībā traģiska, ja, jo tas ir kopējais patēriņš un tas ir tas, kur kaut kādu daļu nosedz valsts, nevis kaut kādu, bet kur valsts ir savu artavu ieguldījusi. Ja? Un tātad šī daļa ir tā, ko pacienti paši iegādājas. Un kā jūs redzat, tāda pozitīva dinamika nav vērojama principā. Ja, nu, te bija kāpums, tiešām to mēs varbūt arī jutām, kaut gan mums tā subjektīvi likās, ka šie gadi varbūt bija tādi pozitīvāki, bet, kā jūs redzat, nekāda kāpuma nav. Un, kā jau es teicu, pieaugot vēl pie tam pacientu skaitam, ja nepalielinās finansējums, tāda globāla brīnuma nevar notikt. Kompensācijas zāļu sistēma kompensē zāles visiem Latvijas iedzīvotājiem ar visdažādākajām diagnozēm. Un, nu, kā jūs saprotat, audzēji ir ļoti aktuāla problēma, bet tā nav vienīgā problēma, kāda varētu iedzīvotājiem būt. Un, kā jūs redzat, šī audzēju sadaļa patiesībā nemaz nav proporcionāla, ja? Proporcionāla tam, kādi ir galvenie mirstības cēloņi un teiksim, kādi ir lielākie saslimušie skaita pacienti. Ja? Kā jūs redzat šo izrāvienu, mēs viņu patiesībā laikam arī visi jutām pat presē, ja? Un salīdzinoši ir pat kritums. Un nekāda pacēluma nav bijis arī 11. 12. gadā ļoti minimāls. Tā kā ar šādu dinamiku mēs diezgan saprotams, kā ārstējam pacients līdzīgi kā 5 gadus atpakaļ. Un šī ir tāda vienkāršo schēma. Sarkanā krāsā ir tas, kur Latvijas valsts netaisās piedalīties. Un tātad, nu, kā, lai būtu tāds priekšstats, ka tiešām nav ārsti nekādi ļaunprāši, kas vēlas kaut ko no valsts pieprasīt. Šī ir absolūti parasta standarta schēma, ko māca studentiem, un kas būtu jāzina katram 4. kursa studentam, ka kolorektālā metastātiskā vēža pacientam mēs izvērtējam pacientu, vai viņam ir vajadzīga agresīva terapija vai nav. Ja viņam ir vajadzīga agresīva terapija, lai mēs adekvāti plānot viņa tālākos plānus, viņam ir nepieciešama ģenētiska analīze, kā RAS mutācijas noteikšana, kas pamatā visās Eiropas valstīs notiek automātiski paralēli ar histoloģisko atbildi. Latvijas valsts šo analīzi neapmaksā, un tāpēc mums visi pacienti ir nezināmi. Nezināmiem pacientiem, kā jūs redzat, standarta terapija ir dublets, tas varētu būt irinotekās. Nu, tas ir, teiksim, mums jāzina, tas ir konkrēta schēma, kuru Latvijas valsts apmaksā pirmā līnijā. Un bevacīzumabs, par kuru mēs, tā kā, man liekas, runājam jau 8 gadus, jo 3 gadus atpakaļ bija bevacīzumabu lietošanas 5 gadu jubileja, ko visa pasaule nosvinēja diezgan laimīgi, jo rezultāti ir ievērojami uzlabojušies dzīvības, bet Latvijā ir pagājušie daudzie gadi, un jau arī pēc tās jubilejas tie gadi, un medikaments tiek saukts par inovatīvu. To es vienmēr arī esmu jautājus, kāds ir kritērijs inovatīvam medikamentam. Latvijā jebkurš dārgs medikaments skaitās inovatīvs. Ja? Bevacīzumam saukt par inovāciju ir diezgan, man liekas, pat jābūt kaunam, jo mehānisms ir zināms vispār jau 25 vai 30 gadus, medikaments ir zināms 8 gadus, dati ir zināmi, tā nav inovācija, tā ir sakarā ar dārdzību, Latvijā nepieejama terapija. Ja ir pacienti, kas paši apmaksā analīzi, tādu pacientu manā praksē nav pārāk daudz, tad viņi saņēma attiecīgi cetuximab, par kuru arī neiet Latvijas valstī runa, tas arī skaitās inovācija, kaut gan medikaments ir vēl vecāks, epidermāla augšanas faktora atklāšana bija 84. gadā, par to ir saņemta Nobeļa prēmija, patiesībā tā ir 20. gadsimta inovācija. Latvijā viņi netiek apmaksāti. Un kā jūs redzat šo ieteikumu, kas priekš Latvijas valsts varētu būt vēl traģiskāks, pacientam nav vajadzīga agresīva terapija. Viņam iet fluoropirimidīna terapija, lai būtu maksimāli viegli tolerējama kopā ar bevacīzumabu. Ja, šis slaids varētu ļoti satriekt mūsu, teiksim, valsts administrators, bet Eiropas valstīs tā tos pacients arī ārstē, un rezultāti ir ļoti labi.
mūsu klīnikā ir bijis klīniskais pētījums, kur farmācijas kompānijas apmaksāja šādu terapiju. Šie rezultāti tiešām bija ievērojami labāk par vidējiem rādītājiem. Un tātad, kā jau tāds kopsavilkums, terapijas rezultāti ir atkarīgi no kompleksa. Viņi ir atkarīgi no saulaicīgas diagnostikas, no saulaicīgas terapijas uzsākšanas, protams, arī no ķirurģiskās manipulācijas kvalitātes, bet noteikti no medikamentozās terapijas kvalitātes. Un ja mēs nodrošinām pacientu ar pusschēmu, tad ir diezgan nekorekti jautāt, kāpēc mums nav tik labi ārstēšanas rezultāti, kā teicim, citās Eiropas valstīs. Jo parasti šī manipulācija ar statistiku ir tādā brīdī, kad mums tiek teikts, nav vērts pacientu veltīt onkoloģijai naudu zālēm, jo jums tāpat mirstības procenti ir ļoti augsti. Un tomēr, lai cik tas skarbi neskanētu, reālā dzīvē Latvijas pacientiem ir zemākas iespējas uz labāku ārstēšanas rezultātu nekā citās Eiropas valstīs, jo laba cerība varētu būt tad, ja pacienti visi, nevis pacienti, bet iedzīvotāji veiktu skrīningu, visi ierastos ar pirmās stadijas audzēju, visi paši samaksātu maksas konsultāciju, iestātos specializētā klīnikā un adekvāti izārstētu pirmās stadijas vēzi. Bet, lai mums tā saruna nebūtu tāda bēdīga, es gribēju tā kā nobeigt, varbūt ar tādu, kā vienmēr saka, nesūdzieties, pasakiet risinājumu. Es domāju, ka vienīgais risinājums ir tiešām izglītošana. Un izglītošana ir nepieciešama visiem, tas ir domāts plašākā nozīme, ne jau izglītošana tikai par kolorektālo vēzi. Es domāju, izglītošana par kopējām finansēm, par cilvēku ieinteresētību valsts budžeta sadalē. Latvijā medicīnā ir vismazākais budžets, tātad kādai citai jomai viņš ir lielāks kā citās valstīs. Ja? Noskaidrot, kāpēc tas tā ir un tam līdzīgi. Protams, arī zināt pašam, kad griezties, kad negriezties. Un ļoti brīnišķīga sentence par šo tēmu ir Aids pacientu mājaslapā, kur sāks ar ķīniešu teicienu. Ja jūs plānojat dzīvi uz 1 gadu, jūs iestādat rīsu. Ja jūs plānojat dzīvi uz 10 gadiem, tad jūs iestādat koku. Bet ja jūs plānojat dzīvi uz priekšu ilgtermiņā, tad jūs izglītojat sevi un visus savus apkārtējos. Patiesībā es ļoti ceru, ka varbūt arī ar jauno paudzi, pieaugot izglītības līmenim, pirmkārt mums veidosies cieņpilnas attiecības, savstarpēji cieņpilnas attiecības starp pašiem medicīnas darbiniekiem bez kaut kādas neadekvātas cīņas un kritikas. Un, protams, mums būtu ļoti nepieciešams cieņpilnas attiecības ar ierēdniecību un ministriju, jo es laikam te visiem jau pastāstīju, paspēju pasūdzēties, kāds man bija šoks izlasot interviju ar iepriekšējo ministru Bārziņu kungu, kurš intervijā bez kautrēšanās teica, ka viņš lepojas ar to, ko viņš ir izdarījis savas ministriešanas laikā, un ka tas ir nožēlojami, ka ārsts sadarbojas ar firmu uzpirktām pacientu organizācijām un cīnās par savām interesēm. Patiesībā es biju diezgan satriekta par šo formulējumu, jo neapšaubām pasaulē katrs par kaut ko cīnās un arī par savām interesēm, bet ja mēs neveidosim cieņpilnas attiecības un ja ierēdniecība nesapratīs, ka ārsti vēl bez tām zālēm kaut kā iztiks, ārsti jau iztiks bez tām zālēm, ja? Ka tad acīm redzot tas izkustēšanās nebūs. Un tāpēc es ceru, ka šīs nomainoties paaudzēm un varbūt pieaugot šim izglītības līmenim, mums radīsies kopēju labāku sapratni par līdzestību, būs finansējuma adekvāta sadala, būs izpratni par saslimšanu un, kā Francijā, varbūt, piemēram, 2015. gadā pēkšņi tika pasludināts, ka Latvijā onkoloģija ir prioritāte. Francijā pēc tam, kad tika pasludināta onkoloģija par prioritāti, bija ievērojams rezultātu uzlabojums kāpums, un mēs tiešām varam daudz mācīties no šīs valsts. Un, kā saka, viss jaunais ir sen aizmirsts vecais, kritika nav patīkusi nevienai valdībai, un jau Reinis Kaudzīte ir teicis, ja, ka rūkta zāles, grūti iedzeršana, Dievs dos veseļosies, rūkta patiesība, grūti padešana, Dievs dos uzlabosies. Ja, tā kā es ceru, ka, protams, tās lietas lēnītēm virzīsies, ir bijuši pāris gadi tāda reāla stagnācija, diezgan nejauka,
Bet es domāju, ka tas viss virzīsies uz priekšu, un lai nebūtu tā bēdīgi, beigsim ar tādu augu valsti. Un paldies jums visiem par uzmanību, un paldies par uzaicinājumu. Es ļoti augstu tiešām novērtēju. Es ceru, ka jūs aktīvi darbosieties visi.